Sveicināti ortotoloģijas raidījumā. Šoreiz raidierakstā runāsim par diagnostiku, tās veidiem, mītiem un piemērotāko izmeklēšanas metodi konkrētām situācijām. Šodien mūsu sarunas viesis ir ortoklīnikas radiologs doktors Pēters Līkums. Labdien, doktor! Labdien! Šoreiz mēs, doktor, runāsim vairāk par tiem izmeklējumiem, kas ir pieejami ortoklīnikā un traumatoloģija ortopēdija tieši, jo es saprotu, ka izmeklējumi ir ļoti plašs tas lauks, tāpēc mēs viņus sašaurināsim tieši ortoklīnikas pieejamos. Un varbūt jūs varētu sākumā tad ieskicēt un padalīties, kas ir tie izmeklējumi veidi, ko var iegūt pacients ortoklīnikā. Sāksim ar to, ka mūsu izmeklējuma klāstā ir rengenogrāfija, ko mēs plaši izmantojam, jo jebkura traumatologa ortopēda pieņemšana bez šī izmeklējuma nav pilnvērtīga, jo tas izmeklējums ir ātri izdarāms, attēls ir praktiski uzreiz, doktorim kabinetā, un paši viņi arī ļoti to prot interpretēt un skatīties. Radiologs slēdziens ir vajadzīgs vai nu sarežģītos gadījumos, vai arī pēc likumdošanas ir nepieciešams apraksts šim izmeklējumam. Nākošais, tāds varbūt plašāk pielietojamais mūsu klīnikā ir ultrasonogrāfija. Viņš ir ne tikai kā diagnostiskais izmeklējums, bet arī kā manipulāciju veikšanas rīks, jo ultrasonogrāfijas kontrolē mēs varam veikt injekcijas ātri, droši, un arī zinām, ka tieši ļoti precīzi tas tiks izdarīts. Trešais gribētu teikt mūsu kompjūtera tomogrāfija. Tas pielietojums ir daudz retāks, bet arī pārsvarā pie kaulu dažādiem bojājumiem, lūzumiem, saslimšanām, kur pārsvarā tiek izmeklēti kauli. Un kā pēdējais mums izmeklēja metodi magnētiskā rezonanse. Arī, protams, mēs pārsvarā izmeklējam muguras un locītavas. Ir mums doktors, kas strādā arī ar galvām, bet ļoti, ļoti reti. Un maz to mēs pielietojam, bet pārsvarā tās ir locītavas un muguras izmeklējumi. Es saprotu, ka ortoklīnikā pacients ir no sākuma devies pie speciālista, un pēc tam viņš arī var uztaisīt jebkuru no šiem izmeklējumiem, ja? Jā. Respektīvi, pacients pēc ortopēda vai mūsu doktora apmeklējumiem, pēc doktora nozīmējuma dodas veikt šos te izmeklējumus. Ja tas ir rengens, tas ir izdarāms uzreiz, ultrasonogrāfija pārsvarā izdarām uzreiz, arī datortomogrāfija. Magnētiskai rezonansei ir, protams, varbūt tās rindiņi, kāds dažas dienas jāpagaida, bet, protams, ir iespējams un ir kāda brīva vietiņa, var arī to veikt arī tajā pašā dienā, bet, protams, ka nevienmēr. Apskatot katru no viņiem jau tagad individuāli, tātad rengens, rengenogrāfija. Sauksim kā gribi rengens, rengenogrāfija. Protams, ka tajā kabinetā mēs iegūstam rengena attēlus, kas ir grāfija. Ja? Un viņš ir statisks attēls bez kustības, tur ir viens attēls katrā pozīcijā. Un tāpēc, principā, tā ir rengenogramma kaut kādai konkrētai vietai, ko mēs izmeklējam. Šobrīd ortoklīnikā bija neliels pārtraukums uz rengeni, jo mums ir pavisam jauna aparatūra šeit. Kas ir īpaši šajā jaunajā rengenā, kas tagad ir pieejama ortoklīnikā? Jā, jo iepriekš mēs strādājām ja mēs skatāmies tā vēsturiski, rengens jau izgājis ir daudz attīstības stadijas, mēs bijām varbūt tās neiestrēguši, bet palikuši tajā stadijā, ka mēs izmantojām rengena attēlu iegūšanu ar fosforplatēm, vai tā saucamie CR izmeklējumi. Tas bija moderni, tāpatās, bet, protams, ka modernāk dotai brīdī, kad attēls iegūst ar digitālo plati, respektīvi vairs netiek izmantots nekādas plates, nav nekas jālasa, jāliek šīs te kasetes lasītājā, respektīvi tas process arī ir ātrāks. Rengens iegūsts, rengena attēls tiek iegūts tieši uz cietā detektora paneļa un uzreiz praktiski ir uz ekrāna rengena laborantiem un arī dakteriem kabinetos. Tātad šis process ir ātrāks. Es teiktu, ka rengena asistentiem viņš kļūs vienkāršāks,
arī tādi sarežģītāki izmeklējumi. Iepriekš mēs garās kājas izmeklējums un garās muguras izmeklējums, tās bija tādas milzīgas kasetes, kas bija jāliek lasītājā, un tas lasīšanas process bija ļoti ilgs, tad tagad praktiski tas ir dažu minūšu jautājums, un attēls ir gatavs. Precizējot garās kājas un garā mugura, tas nozīmē nevis cilvēkam ir garas kājas, bet droši vien, ka kājas ir visā garumā tiek mopētāpēc. Jā, attēls tiek iegūts un salikts kopā. Tādā speciāli tāda iekārta ir, kur attēls veidojas, kad šī te plate faktiski tiek salikt kopā 3 secīgi attēli, to pats izdara pats aparāts, jā, arī dators zināmā mērā, jo tur ir tāds speciāls lineāls, lai varētu salikt tos attēlus kopā, parasti tās 3 ekspozīcijas, un attēls tiek salikts kopā, un mēs iegūstam vai visu mugurkaulu, no pakauša līdz iegurnim, vai arī kāju visā garumā, sākot no iegurņa un beidzot līdz pēdai. Tieši rengenam ir, manuprāt, ir visvairāk šis apvītais, nezinu pat vai mīts vai nemīts par to, ka ir šis starojums. Kā ir ar to starojumu? Cik viņš ir liels un vai tiešām viņš ir tik bīstams cilvēkiem? Tieši jau tāpēc šīs iekārtas tiek atjaunotas un uzlabotas, un arī ja mēs runājam vēsturē, kad rentgena attēls tika iegūts tā kā fotografēšanas procesā un tika attīstīts uz filmas, tad, protams, šis te starojums bija daudz lielāks nekā dotai brīdī uz cieto paneļu detektoru, kur attēls tiek iegūts. Tas tāpatās kā fotogrāfijā. Jā, mums vajag dotai brīdī, mums vajag daudz mazāk gaismas, lai iegūtu kvalitatīvāks attēls. Tas tieši tāpatās rentgenā tagad ir mazāk starojumi, bet attēli kļūst kvalitatīvāki. Un tā, protams, ka tas rentgena starojums kļūst mazāks, bet par to rentgena starojumu runājot, ir noteikti standarta līmeņi, kuros mums ir jāiekļaujas. Un, ja mēs runājam par medicīnisku apstarošanu, tad, ja pacientam tas ir vajadzīgs, tad mēs to taisam. Ja, un tas nav tā, ka uztais 1, 2 vai 5 bildes, ja viņam vajadzīgs tās 5 bildes, tad viņas arī jātaisa, neskatoties uz šo starojumu, ja, jo tas iegūms ir lielāks. Bet ir kāds limits, kurš nevajadzētu vairāk taisīt? Nē, ja mēs runājam par izmeklējumu skaitu, un tāda limita nav, ja tas medicīniski ir pamatots un pacientam tas ir nepieciešams, tad nav tāds limits, pie kaut kāda apstarojuma daudzuma, ka mēs neko viņam darīt nedrīkstam. Mēs drīkstam darīt, jo tas, protams, ir medicīniski pamatots. Operācija laikā arī tiek veikts rentgens. Kāpēc tas tiek veikts? Jā, tas ir tā arī ir mūsu nozara principā, jo tā ir tāda rentgenoskopija, kad operācija zālē ir tā saucamie C-loki, kur arī ir rentgens puldze un lasītājs. Viņš arī var būt kā elektronoptiskais pastiprinātājs, kā kamera vai arī kā cieto paneļu detektors. Mūsu klīnika arī ir, man liekas, abas šīs te iekārtas, eksistē abas šīs te iekārtas, ja, un šis te attēls, protams, tiek iegūts operācijas laikā, lai varētu kontrolēt metāla konstrukcijas stāvokli, ievadīšanu un tam līdzīgi. Vai ir kaut kādi nosacījumi cilvēkiem, kuriem nevar, piemēram, veikt rentgenu? Es zinu, ka grūtniecēm nevar, jo to vienmēr iesaka, jā, bet arī, protams, ja mēs to varam iegūt ar citām izmeklēšanas metodēm, piemēram, lūzumu var arī sonogrāfijā konstatēt un tam līdzīgi, bet, protams, ja nav cita variantu un tas rentgens ir jātais, tad bieži vien, aizsargājot ar svina priekšautiem tam līdzīgiem arī šie izmeklējumi dažreiz tiek veikti, ja nav citu variantu. Jaunais rentgena aparāts, kas tagad ir Orto klīnikā, ir vēl kādi plusi bez tā, ka tātad laiks ir samazinājies, lai veiktu šo te izmeklējumu, vai ir vēl kaut kādi plusi, kas ir tagad ar jauno aparātu iegūstam? Jā, attēls ir kvalitatīvāks, rentgena starojums ir mazāks, ko saņem pacientu, un arī funkcionālāks, jo mēs šoreiz izvēlējāmies, ja iepriekšējais rentgena aparāts mums bija fiksēts pie grīdas,
Nu, tā rentgena lampa, tad tagad viņa ir iekārti griestos, un respektīvi viņu var pārvietot praktiski visu kabinetu, dažādos leņķos un dažādas slodzes izmeklējumi, un tāds pozicionēšana ir iespējama sarežģītāka. Rentgens, viņš ir paredzēts kam? Mūsu specialitātē tās locītavas un kauli, bet taisa jau arī plaušas, ja, kas ir iekaisuma process, meklē audzējs un tam līdzīgi. Taisa jau arī deguna blakus domas, piemēram, kas nav saistīts. Tas pats vēdera pārskats, rentgenogramma, kas ir domāta arī vēdera patoloģija diagnostikai un izslēgšanai. Tas jau ir katrā klīnikā, tas spektrs ir plašs, ko mēs varam darīt ar rentgena iekārtu. Ja, protams, mūsu klīnikā mēs esam specializēti vairāk vai skeletālās sistēmas patoloģiju diagnostikā. Nākamais, ko jūs pieminējāt, ir tātad šī magnētiskā rezonanse. Un, manuprāt, viņa jau ir ieguvusi, negribētos teikt tādu, bet brīžiem jau šķiet, ka tas ir tāds stila jautājums sabiedrībā, vai tu esi bijis uz magnētisko rezonansi? Kā jūs, doktor, skatieties uz to? Cik magnētiskās rezonanses izmeklējumi šobrīd ir nepieciešami, vai viņi jau netiek izmantoti, jā, tāds... Sirdsmiera meklēšanā, jā, protams, kad ja cilvēkam kaut kas kaiš un viņš grib zināt, kas viņam ir, tad, protams, kad viens no tādām iespējām, ko darīt, ir taisīt magnētisko rezonansi, jo tur redz gan kaulus, gan mīkstos audus, respektīvi visu. Jā, protams, ka tas tā ir. Un nevienmēr jau cilvēks pēc tam grib kaut ko darīt, bet sirdsmieram viņš to grib zināt, vai tur diska trūcis ir vai nav, vai sāp mugura, kāpēc viņa sāp. Jā. Protams, ka uz visiem jautājumiem mēs nevienmēr varam atbildēt. Bet, protams, ja par šo runājam, tad man patika Covid laiks, jo tad tiešām nāca katra rezonanse, kas bija uztaisīta, bija ar nopietnu slimību, ja, kuru vajadzēja ārstēt. Jo dotai brīdī, protams, ka lielākā daļa, ne lielākā daļa, bet viena daļa rezonanses, kas nāk, tas tā uztaisa, pārliecinās, ka tur nav nekas tāds liels ārstējams, ja, un tas ir tāds, varētu teikt, sirdsmieram. Tiešām, kad man neko darīt nevajag. Magnētiskās rezonanses diagnostika, viņa vispār nav kaitīga? Jā, tas kaitīgums nav pierādīts, un principā jau arī, piemēram, mūsu patoloģijā, kad ir, piemēram, kāda locītava sasista vai kāda trauma, tad tas arī strādā ārstējoši, jo tas magnētiskais lauks ir jau tāda arī fizioprocedūras metode, kā magnetoterapija, ko dažreiz arī cilvēki varbūt sajauc. Tad šis te ir tāds liels magnētisks lauks, kurā, teiksim, tūskas un visādi tādi sasitumi, viņi jau tiek arī ārstēti tādā brīdī, kad tiek veikts izmeklējums. Tas nozīmē, ka pēc kaut kāda laika mēs varētu gaidīt, ka magnētiskā rezonanse varētu būt tā kā solārija agrāk mājās. Varbūt arī pēc kāda laika magnētiskā rezonanse. Katram gadījumam šorīt iekāpšu, pārliecināšos, kad ar mani viss ir kārtībā. Varbūt, domāju, ka nē, jo tas tomēr ir ļoti, ļoti dārgs, ļoti dārga iekārta. Un es domāju, viņa arī ļoti dārga uzturēšanā, jo ne jau varbūt viņi patērē, bet viņi ļoti daudz patērē enerģijas, lai to iekārtu dzesētu. Ja, jo tas magnētisks lauks nav permanents, viņš tiek uzturēts ar elektromagnētiskā lauka palīdzību, šis te magnēts. Ja, tā vienkārši sakoties, tai magnētā tiek iešauts zibens, vai ļoti liela elektrība, kas tur cirkulē nepazūdot. Elektrība magnētam netiek pievadīta, bet, lai viņš darbotos kā supervadītājs un tā elektrība no tā magnēta neskrietu ārā, tur ir ļoti lieli mīnusi. Ja? Un, lai uzturētu šos lielos mīnusus, ir vajadzīgs šis te hēlijs un enerģija, lai tur tie mīnusi saglabātos, jo elektrība rezonanses aparātam netiek pievadīta pašai iekārtai, kur veidojas šis te magnētiskais lauks, tikai dzesēšanai. Respektīvi, jā, lai varētu, teiksim, mājās katrs sev viņu atļauties, ir jāsaprot, ka viņi tērē ļoti daudz elektrības. Šobrīd magnētiskā rezonanse ir pieejama laikam ne gluži ikvienā medicīnas iestādē, bet ļoti daudzās. Ar ko viņas atšķirās? Kā pacientam saprast, uz šo magnētisko rezonansi man iet, vai tomēr man iet uz šo?
Tas vienmēr grūts jautājums, kam tu uzticies, ārsts arī kam uzticās un kurš sūta, bet ja mēs runājam par pašām iekārtām, tad iekārtas varbūt atšķirās ar to, cik jaudīga ir šī te magnētiskā iekārta, respektīvi ir 1,5 Tesla aparāti, kādreiz mums bija Latvijā arī mazāki, 0,2 Teslas un 1 Tesla, bet tie man liekas, ka tagad ir jau izmiruši savā dabiskajā nāvē, ja, ir izbeigušies un palikuši ir 1,5 Tesla aparāti un 3 Tesla aparāti. Mūsu klīnikā ir 3 Tesla iekārti, respektīvi tas magnētiskā lauka stiprums ir lielāks un līdz ar to attēls var iegūt kvalitatīvākus. Bet, protams, par to, kur tad pacientam izvēlēties iet, būtu jāieklausās ārsts, jo arī mēs ar saviem ārstiem strādājam, un mēs viens otram uzticamies. Un ja tu vari tam ārstam uzticēties, tas, kurš tev dod pretī slēdzienu, tad arī tu ieseklēs turien iet, jo tie apraksti un bieži vien arī, ja pie manis atnāk daktars nokonsultēt rezonanses bildes, mēs jau neskatāmies aprakstus, mēs skatāmies vienalga attēlus un dodam to savu slēdzienu un savu redzējumu, tāpēc ir tā savstarpējā sadarbība un savstarpējā tāda uzticēšanās ļoti svarīga. Ne tikai mums kolēģi starpā, bet arī pacienta ārsta starpā un tam līdzīgi. Ultrasonogrāfija. Ko viņā skatās un kam domāta šī izmeklēšanas metode? Ultrasonogrāfijā skatās tātad mīkstos audus. Mēs, protams, arī redzam kaula kontūrus. Viens arī tāds ļoti, neviens, bet arī, respektīvi, mēs varam izmantot, lai diagnosticētu lūzumu, kur varbūt neredz rengenā, vienalga, ja tas, piemēram, pie pleca lūzums, lielais paugurs, ja nolūst pie augšdāvuma kaula, bieži vien to rengenā neredz, bet ultrasonogrāfijā mēs to redzam. Mēs redzam stresa lūzumus sākumā, rengenā neredzam, ultrasonogrāfijā mēs viņu redzam. Mēs redzam ribu lūzumus ultrasonogrāfijā, ko bieži vien rengenā neredz, tāpēc ne tikai mīkstos audus, bet arī tāda kaula kontūrs mēs varam tur vizualizēt. Bet pārsvarā, jā, tas ir mīksto audu izmeklējums, cīpslas, saites, muskuļus, dažādas bojājumus, arī veidojumus. To visu var ultrasonogrāfijā vizualizēt. Un, protams, plaši mēs ultrasonogrāfiju izmantojam, lai veiktu injekcijas. Dažādās vietās, to mēs varam veikt gan locītavā, gan arī dažādās gļotsomiņās, tad mēs redzam precīzi, kur atrodas adata, un ievadam zāles tieši tur, kur viņas nepieciešamas. Nevis, ja to dara bez ultrasonogrāfijas, tad mēs domājam, ka mēs tur ievadam, bet 100% mēs nevaram būt pārliecināti, ka tur viņas nonāk bez šīs te ultrasonogrāfijas aparāta. Datortomogrāfijā, rengenogrāfijā un arī magnētiskā rezonanse izmeklējumu veids radiologa asistents. Tas nav ārsts, bet arī, respektīvi mūsu asistenti, kas veic šo izmeklējumu, nogulda pacientu, parunā ar pacientu, veic izmeklējumu un attēlus aizsūta radiologam, kurš vai uzreiz, vai nākušā dienā, vai pēc nedēļas, kurā vietā tas ir atrunāts. Jā, pie mums tas, protams, notiek, es visus savus izmeklējumus vai tajā pašā dienā vai nākušajā dienā dodu slēdzienus, ja tad ultrasonogrāfija ir vienīgais, kas notiek reālā laikā un praktiski mēs rakstam slēdzienus uzreiz pēc izmeklējuma, lai pacientam ir uzreiz. Citur es esmu pat dzirdējis, ka raksta pēc nedēļas, lai gan pēc nedēļas uzrakstīt ultrasonogrāfijas slēdzienu, ko tu esi taisījis šodien, man liekas, ir ļoti sarežģīti. Jo tas jau ir, tu jau raksti to, ko tu redzi ekrānā, nevis to, ko tu redzi attēlos. Kas ir būtisks tajā ultrasonogrāfijas kvalitātē, lai pēc tam saņemtu to rezultātu? Pieredze un saprašana, ko tu redzi. Jo man šķiet, ka tieši par ultrasonogrāfiju ir visvairāk bijuši šie komentāri pacientu, ka biju pie viena, neredzēja, aizgāja pie otra, ieraudzīja. Jā, jo šeit tas ir ļoti tāds subjektīvs izmeklējums, un arī, bet man no šīm metodēm ultrasonogrāfija ļoti patīk, jo tu tomēr vari pacientu viens iztaujāt, otrs uzspiest, saprast, kur ir tā sāpīgākā vieta vai kur ir tā patoloģija, redzēt to vietu, vai tas ir, vai tur izvelvējis vai iekritums vai kaut kāds bumbulis vai kaut kas tam līdzīgs, pielikt arī roku un
veikt šo izmeklējumu, redzēt attēlus. Tātad mēs saliekam kopā. Visās citās metodēs mums tas praktiski liekas, jo mums ir tikai attēli. Šeit mums ir dzīves pacients, ar kuru parunājoties, jo mēs jau esam ārsti. Mēs parunājoties ar pacientu, mums apmēram 50% no diagnozes ir skaidrs, nepieliekot to zondi. Un pieliekot to zondi, tad mēs apstiprinām to savu domu vai to doktora nosūtīto domu, vai ir vai nav. Ja? Un līdz ar to tad strādāt ir daudz vienkāršāk. Datortomogrāfija. Ko ar to meklē? Ko dara datortomogrāfija? Ja mēs runājam par muskuloskeletālo sistēmu, tad pārsvarā tur, lai vizualizētu, ja tas ir, piemēram, locītavā vai kauliem, tad parasti pie tādiem interartikulāriem lūzumiem, lai redzētu, cik šķembas, kā tās šķembas stāv, kā tas stāv locītavā. Bieži vien arī tādus lūzumus, kurus varētu neredzēt rengenā datortomogrāfijā, mēs redzam. Un, protams, datortomogrāfija ir ļoti plašs pielietojums, ne tikai sākot ar galvu krūšu, kur ir vēdera dobumi, ja, kurus mēs praktiski mūsu klīnikā neizmantojam, bet tas pielietojums ļoti plašs. Magnētiskai rezonansai nepatīk kustības. Mums jau organismā ir daudz kustīgu orgānu, piemēram, sirds, ja, kas visu laiku kustās. Taisa magnētisko rezonansu, tur, teiksim, te magnētiskā rezonansē lai iegūtu šos attēlus, tad, teiksim, kaut kādā vienā viņš to attēlu mēģina veikt arī vienā laikā, piemēram, sirds saraujās, tad taisa attēlu, tā kā viņi atkal izplešās un respektīvi tajā vienā pozīcijā noķer to sirdi un tad tas izmeklējums pagarinās, bet tā kaut kādā veidā tos attēlus dabū. Bet, protams, kad ir tur cilvēks elpo, vēderā zarnas kustās un tam līdzīgi, ja šie te attēli, kas ir visādi kustīgie, viņi nav tik kvalitatīvi magnētiskā rezonansē. Bet datortomogrāfijā jau tas ir šņakts, viens griezums un tur kustības atkal nav tik, to attēlu kvalitāti tā neietekmē. Tā kā katram ir savas indikācijas. Viens ir tad, ka pacients atnāk no ārsta kabineta, viņš ir bijis uz izmeklējumu, tad ārsts viņu nosūta un veic izmeklējumu. Kā ir ar pacientiem, kuri paši nāk ar tekstu, mums vajadzētu uztaisīt izmeklējumu? Vai pastāv tāds variants un kā jūs uz to skatāties? Tie, kas nāk paši un grib uztaisīt izmeklējumu, mēs neesam kaut kāds fotoateljē un, protams, rengenogrāfijas un datortomogrāfijas izmeklējums nav iespējams uztaisīt bez ārsta nosūtījuma, jo tā ir valsts likumdošana un ir jābūt nosūtījumam uz šiem te izmeklējumiem. Savādāk viņus nevar veikt. Tas ir kur ir rengen starojums. Respektīvi, bet sonogrāfiju jūs gribat uztaisīt, pacients atnāk un viņš grib, protams, ka mēs taisam, un arī magnētisko rezonansi bez nosūtījuma viņš var taisīt, ka viņš grib, bet bieži vien jau tad izmeklējumi ir, jo pacients atnāk, viņš saka sāp celis, bet īstenībā jau tā sāpe celī veidojas no gūžas, vai arī sāp kāja, bet tā sāpe jau rodas mugurā, vai otrādāk, teiksim tā, ja pats pacients izdomā, ka viņš grib kaut ko uztaisīt, tad tas būs daudz mazāk vērtīgs nekā, ja to būs jau paskatījis kāds ārsts, un tomēr viņam ir kaut kāda diagnoze, vai arī no kā tā patoloģija veidojās, un nozīmē tad arī konkrēti izmeklējumi. Ja? Katru dienu jau mēs saskaramies, plecs, šodien ar mani bija meitene, kurai sāp plecs, un plecā nekā nav. Varbūt viņai plecs sāp no sprandas, respektīvi kakla daļas, tur kā diska trūcis tiek ārināts saknīt un sāp plecs. Jā, protams, ir veidi ārstiem, kā to diferencēt un kas tad būtu jāizmeklē. Bet nevienmēr tā sāpe rodās tajā vietā, kur sāp. Jūs pirms tam minējāt, ka ortoklinikā jūs ar ārstiem nevis skatāties aprakstus, bet jūs uzreiz skatāties attēlu un tad veidojat paši savus aprakstus. Cik ļoti pacients var uzticēties bildes aprakstam? Grūts jautājums. Jā, jo, ja, piemēram, ja man jautā, tas nav mainījies gadu desmitiem, es strādāju radioloģijā no 1999. gada, tas ir apmēram 26, 27 gadus, tad mēs ar ortopēdiem citreiz, ka esam sprieduši,
arī ar doktoru Guguli, viņš saka, un ar to viņi saka, tu laikam atšķiries no citiem, jo es vienmēr rakstot slēdzienu, domāju, kā tu to skatīsies, ka izlasīs cits ārsts un kādas būs tam sekas. Respektīvi, rakstot meniska plīsums, tu visticamāk zini, ka tas menisks, kad cilvēks tiks izoperēts. Respektīvi, tev jādomā, kas notiks tālāk. Tu nevari tā, vai kaut ko uzrakstīji, pilnīgi vienalga, tā nevar būt. Ja ir jābūt, ka tu raksti, kas notiks tālāk. Un vienmēr tā doma mani pavada, kad es rakstu slēdzienu, ja kas būs tālāk. Ja, kāds tas manam uzrakstītam teikumam, nevis, ka tas nav nekas, ka tas ir nekam, ja, bet ka tas ir ar sekām kaut kādām. Ja, ko ar to cilvēku darīs tālāk, visticamāk darīs tālāk. Un par to vienmēr jādomā. Ja es nezinu, vai kolēģi par to domā vai nedomā, bet es vienmēr par to domāju. Bet kā jūs skatāties uz to, ka cilvēks veic izmeklējumu un pajautā vēl kādu viedokli? Tas jau nav slikti. Tas, protams, kad bieži vien arī mēs šeit veicam izmeklējums. Ir bijis, kad mans izmeklējums noteikti pārskata, jo katrs jau cilvēks strādājot var kļūdīties. Nav tāda cilvēka, kurš nekļūdās, jā. Un, protams, jā, tā darba ir daudz un var gadīties arī kļūdas. Protams, mums jāstrādā, lai viņas būtu vismazāk. Jā, tāpēc jau ir arī kolēģis, kas var paskatīties, un ja kaut kāds viedoklis ar klīnisku ainu nesaskan, tad ļoti labi jau, ka mēs pārskatām bildes un arī paskatāmies arī citas bildes, kāds paskatās manas bildes, un tā jau tā medicīnā ir. Jā, bildi jau grūti ārstēt, un bildi jau arī neārstē, un grūti ārstē jau cilvēku. Jā, tāpēc jau man tāpēc patīk sonogrāfija, jo tur ir cilvēks, kuru mēs varam tiešām parunāt, aptaustīt un iedot slēdzienu. Visās pārējās mums jau ir tikai attēls. Un ja tam attēlam vēl apakšā ir labs nosūtījums, tie ir ok, bet tagad arī, ja mēs tagad skatāmies, kad ir tie elektroniskie nosūtījumi obligāti parādījušies, tad viņi kļūst ļoti bezvērtīgi, jo tā diagnoze tur ir ielikta tikai ķeksīša pēc, lai varētu veikt izmeklējumu. Ar tādiem standarta tekstiem, kas tur iespējami atķeksēt, ja? Interartikulāri bojājumi. Ko nozīmē interartikulāri bojājumi? Tas tā uzrakstīja neko, ja? Tikai lai uztaisītu rezonanci, bet mums jau bieži vien ir būtiski tie atslēgas vārdi, ja? Ko mēs tur meklējam. Ja mēs paņemam plaukšu, tur ir simtiem saišu, daudz kaulu, cīpslas, ja? Bet gribās jau to odziņu, lai būtu izvilkta, ko tad mēs tur meklējam, jo tad es varu mērķtiecīgāk to paskatīties. Tas laikam ir arī tas ieguvums pacientiem atnākot un apmeklējot ortoklīniku, ka ārsti kopā ar jums kā radiologiem, tas viss notiek vienkops, vēl plus vēl fizioterapeits, ka nav pastarpinātais tajā, kā cilvēks ir iestājies slimnīcā, viens viņu pieņēma, viens uztaisīja diagnostiku, trešais viņam kaut ko izoperēja un beigās īsti tā saitīta kaut kur pazuda. Šeit ir viss viens ar otru papildināt, un es zinu, ka jūs viens ar otru arī diezgan daudz komunicējiet ar tiem visiem pacientiem, kas un kā. Jā, tas es domāju, ka ļoti būtiski, ja, kad ir šī izsekojamība, ka tomēr mēs savstarpēji arī apspriežam, un tas pacients ir vienā dienā praktiski gan apskatīts, gan izmeklēts, gan vēlreiz apskatīts, un viņam tiek iedots, ko darīt. Tas ļoti būtiski, nevis, kad staigā no viena ārsta uz otru, un tad īstā saikne jau pazūd. Protams, šī saikne ir ļoti būtiska. Cik jūsu profesijā tas ir, bet jums tieši individuāli zināšanas un tāda iekšējā sajūta par to, ka kaut kas tur ir jāatrod vēl? Žujs, ņuks un poņa, trīs lietas, jā. Kā viņas jums korelē savstarpēji? Es jau teiktu, kad bieži vien jau nāk rezidenti un visu, viņi saka, doktor, kā jūs tik ātri tur kaut ko saprotat? Kā tā ir pieredze, jā, tas jau ir tas čujs ņuks, bet to mēs varam savādāk nosaukt kā pieredzi, jo tu vairāk strādā, jo tu vairāk tā kā saproti, jā, un vairāk tā kā, mazāk šaubies varbūt tās, jā, kas tu varētu būt.
Vai jums, Kādas ir pieredze? Es teiktu, ka pieredze. vai jums ir tādas situācijas, ka jūs redzat attēlu un attēls saka vienu, bet iekšēji ir tā sajūta, ka attēls jums melo un ka tur jābūt kaut kam citam? Ja tomēr parakstamies uz to, ko bilde rāda. Īsti nē, jā, pārsvarā jau tomēr pārsvarā to, ko bilde rāda. Bieži vien varbūt tiešām bilde rāda vienu, bet cilvēkam ir kaut kas cits, jo var jau būt arī cilvēkam vairākas slimības, ja, un bieži citreiz grūti atdiferencēt. Nu, vai tas nāk, piemēram, no mūras vai no gūžas, nu, sāp kāja, viņu var sāpēt no gūžas, viņu var sāpēt no mūras, ja, un tad ir, nu, tā jādiferencē, bet tas jau vairāk jautājums klīnicistiem. Mēs vai nu vienu izmeklējam vai otru un pasakam, vai tur ir vaina vai tur nav vainas, ja, un tad meklē tālāk, bet, nu, attēliem ir jāuzticās. Vai ir kaut kas tāds par šo tēmu, ko es jums neesmu pajautājis, bet ko jūs uzskatiet, ka vajadzētu pateikt klausītājiem? Tā, nu labi, par to rezonanci. Jā, nu magnētiskajā rezonansē ir ļoti stiprs magnētisks lauks. Jā, un protams, kad jāatcerās, ka tur nedrīkst ienest metāliskus priekšmetus. Pulksteņi tur bojājās, ir sevišķi mehāniskie. Man arī pulkstens, kad es sākumā stāku strādāt, 7. tas bija 2007. 2008. gads, arī iegāja mehānisko pulksteni, un pēc tam viņš man sāk iet, neiet, un atpalikt, tad ātri skrēja un tiek sabojāts. Jā, un respektīvi visādi kuriozi jau mums bijuši, kad pacienti neklausās, un monētas arī tiek pie šajā magnētiskā laukā tiek pievilktas pie sienas vai sāk tur pārvietoties un lidot, un brilles ir aiznestas, ja ir metāliskas rāmjiem, metāliskiem rāmjiem, tad viņi tā pilnīgi tā kā filmās, ka rāda no deguna norauj nost un ielido tajā aparātā iekšā. Jā, tā kā to vajadzētu atcerēties, ka magnētiskās rezonances, tāpēc mēs arī dodam tādus kreklus, kur nav metāliskas šiltītes ar metāla diegiem, un tas nav tikai tāpēc, ka mēs tā gribam, bet bieži vien krekliņiem, dažādiem tur krūšturiem metāliski ir stīpiņas, un tas tāpēc nevis, ka mēs tā gribam, ka viņi jāvelt nost, bet tas ir tīri, lai pacientam būtu droši un lai nebūtu metāliski artefakti šajā iekārtā. Ja? Tas ir, tāpēc mēs arī dodam tādus kreklus, ko katrs velk, bet tas ir tīri, lai izvairītos pacientu drošībai un lai nebūtu visādi metāliski mums un visādi artefakti. Ja, protams, ja mēs par magnētisko rezonanci runājam, tad arī mums traucē un pat ļoti tetovējumi. Ja, pa ko neaizdomājas cilvēki, kas es neesmu pretinieks tetovējumiem, katrs dara ar sevi, ko grib, bet šie tetovējumi satur metāls, un varbūt tagad jaunākās krāsas varbūt ir labākas kā vecās, bet kaut kādas senākas, kas ir senāki tetovējumi, bieži vien, kas ir ar metāla daļiņām, tad viens, kad viņu uzkarst, tā āda var pilnīgi uzkarst un dedzina tas tetovējums, un otrs ir, viņš dod ļoti liels artefaktus. Tā kā uz tetovētiem cilvēkiem attiecās bieži vien ieliekot, plecs ir viss notetovēts, mēs jau to neredzam, bet mēs skatāmies, ka attēls ir ļoti nekvalitīvs, ja, un tad mēs sākam meklēt, kur tad ir tas iemesls, un beigās, asistents saka, kad bija notetovēts, ja. Tas nozīmē, ka tas nav tāda izmeklējuma kļūda vai nepareizi nopozicionēts vai kaut kas darīts nepareizi, bet ir šis te detovējs bijis vainīgs. Cilvēki, kas dosies tagad noklausoties mūs gribēs tetovēties, apdomājiet, jo jūs varētu arī neuztaisīt pēc tam magnētisko rezonanci. Jā, uztaisīs, bet es saku, tas attēla kvalitāte cieši no tā, jā. Par magnētisko rezonanci vēl runājot, kāda ir atšķirība? Viņā tiek piedāvāt parastā magnētiskā rezonance un magnētiskā rezonance ievadot kontrastvielu. Jā, protams, un vēl ir magnētiskā rezonance, jo to kontrastvielu var ievadīt intravenozi, kas ir lielākoties pie audzējiem, pie veidojumiem,
un kaut kādu patoloģiju izslēgšanai, vai lai redzētu, cik tas veidojums vai patoloģija vaskularizētu un uzkrāja kontrastvielu vai nē, tad mēs vēl kontrastvielu izmantojam interartikulāri. Tur kontrastviela tiek izmantot nelielā daudzumā, apmēram atšķaidījumā 1:200, respektīvi uz tiem 20 ml, ko mēs ievadam locītā, vajag 2-3 pilienus kontrastvielas, un tad mēs viņu ievadam pašā locītavā iekšā, lai tā kontrastviela tad uzpild šo locītavas dobu, un pārsvarā tas vajadzīgs visbiežāk pie pleciem, arī gūžu locītavā. Gūžu locītavā vēl papildus mums ir iespējams veikt trakciju, kad mēs to gūžu izstiepjam, lai redzētu arī interartikulāri dažādas patoloģijas, un, protams, arī citās locītavās. Elkonis, plaukstas, bet tas ir salīdzinoši daudz retāk izmeklējami. Tas nozīmē, ka tas parāda kaut kādus jau tādus dziļākus asinsvedus? Locītavā tas parāda kaut kādu interartikulārus bojājumus, jo mums locītavā ir ne tikai kapsula un skrimslis, bet arī, kā piemēram plecā un gūžu locītavā ir šīs skrimšļa lūpiņas, tādas, kas mēdz bojāties, tad mēs viņus var redzēt, un arī plecu locītavā tās ir dažādas iekšējās saites, kuras mēs varam papildus vizualizēt, bet, protams, ja to vada intravenos, tad skatās, vai šis ko mēs tu gribam redzēt veidojums, vai viņš uzkrāja kontrastvielu vai neuzkrāja kontrastvielu, vai tātad viņš ir, kā jūs sakat, vaskularizēts vai ne, vai viņš ir agresīvs, vai viņš ātri augošs, vai jo viņš ir aktīvāk uzkrāja kontrastvielu, jo viņš ir tā kā, protams, jāskatās kontekstā, viņš, teiksim, ir sliktāks. Jā. Es esmu dzirdējis, ka pastāv tāds viedoklis, ka radiologiem īpaši nepatīk vadīt šo kontrastvielu, ka tomēr cenšas pierunāt, kā varētu bez viņas. Kāpēc? Nē, man liekas, ka tieši patīk, vai lielākai daļai man liekas, ka patīk vadīt. Man viņi nepatīk vadīt, jo tomēr ir, protams, ka tās kontrastvielas salīdzina ar dažus gadus atpakaļ, tā kļūšas mazāk kaitīgāks, bet jebkur kontrastviela tāpatās caur kaut kurien izvadās, kaut kur viņa uzkrājās, un viņu nevajadzētu vadīt bez medicīniskām indikācijām, kā jebkuras zāles, jā. Tāpēc, ja var iztikt bez viņas, tad labāk iztiekam bez viņas. To, kur nevar iztikt, tad, protams, ir stingras indikācijas un to vadam. Nevis, sevišķi pēc mūsu semināriem nāk es kaut kad ģimenes ārstiem vai fizioterapeitiem nolasīju par plecu, un kad mēs ievadot kontrastvielu interartikulāri redzam, teiksim, tās struktūras labāk, tad visi nosūtījumi bija ar kontrastvielu. Tā nē, jo tam izmeklējumam tāpatās ir pilnīgi stingras indikācijas. Tad sanāk, tā kontrastviela ir nelabvēlīga pašam ķermenim. Tad magnētiskā rezonanse nekaitē, bet tieši tā kontrastviela var būt kaitīga. Kontrastviela ir medikaments, kurš tāpatās var izglūsnēties smadzenēs, un lielākā daļa viņa izvadās, bet tomēr tāpatās viņa izvadās caur nierēm, caur raknām, un tas ir tieši tāds pats medikaments kā vispārējie. Magnētiskā rezonanse traumatoloģija ortopēdijā arī rēķinamies ar stundu? Locītavas parasti ir 20 līdz pusstundai. Jā. Protams, ka tur kad ir izmeklējumi, kā piemēram ar to pašu interartikulāru kontrastvielu, tas mums ir 2 reizes jāskanē, plus vēl jāievada, tad tas ir apmēram ap stundu. Jā, bet tā 20 minūtes līdz pusstundai jārēķinās ar vienu izmeklējumu magnētiskā rezonansē. Paldies klausītājiem, ka bijāt kopā ar mums. Mēs runājām par dažādiem diagnostikas veidiem, tieši par to, kas ir pieejams ortoklīnikā. Šoreiz mūsu saruna bija ar ortoklīnikas radiologu ārstu Pēteru Līkumu. Paldies jums, doktor, par sarunu. Paldies. Par skaņu rūpējās Gunts Bērziņš un sarunu vadīja Agnes Baumana. Uz tikšanos nākamajā raidierakstā.